pārkāp pāri, jo tev gribās izpatikt laikam arī, vai ne? Nu, tā kā vajag būt patīkamam, negribās būt nejaukam un tādam. Nu, tieši tā arī ir iekšējā morāla, jā, kad, tu tā kā mammas balss galvā, nē, esi nejauka. Jā. Kā morāla, kāda viņa ir definīcija? Iekšējā morāla? Morāli, nu, tas ir spriedums par uzvedību, labi vai slikti, tur ļauns vai labs, tur grēcīgs vai svēts, arī čakls vai slinks. Jā, labā sadalījums, domāšanas veids, kas sadala kaut kādu uzvedību labajā vai sliktajā. Tās ir morālas emocijas. Estētiskās emocijas ir skaists vai nesmuks. Jā, tur smaržīgs vai smirdīgs. Jā, tas ir estētiskās. Bet morāli tad jau mēs varam visu laiku mainīt. Morāli pa uzvedību, nu, arī ar šādā... Problēma morāli tāda, ka cik cilvēki pasaulē ir, tik ir dažādas morāls. Jā? Viņas nav vienāds. Problēma ir, kāds ir mūsu smadzenēs pašapmāns, jā? Ka cilvēks ir morāli sašutis, piemēram, aizvainots. Ja viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka otrs pārkāps ir morāls normas, bet viņš jau nedomā, manas subjektīvās, viņš domā, ka tā mana morāla ir tāda, no kosmiskās gudrības, jā, vai no dieva tur, vai no, senču gudrība, vai kaut kas tāds. No zinātnes viedokļa tā morāla ir vienīgi, vienkārši programmas smadzenēs, kurus ietekmē gēni, audzināšana, sociālā vide, ne tikai māte, tēvs, bet arī skolotāji, vienaudži, grāmatas, kādas tu salasījies, tur internets un tā. Tur morāla viņas pēc tāda miskast, kurā sakrīt viss kaut kas. Jo tas baigi man arī tāds guru, kam es sekoju Indijā, viņš arī šo te, lai tevi, visi tevi uzskati, principā jau viņi mums ierobežo, jo ja es uzskatu, ka šobrīd vajadzētu podkāstam notikt tā, viņš man ierobežo, vai arī es eju ar tādu, kas varētu būt forši, kas varētu sarunā notikties, bet tā ir arī tāda. Laikam jau. Nē, protams, morāli jau, jāatzīst, protams, mums ir vajadzīga morāla, nav jau tā, ka, citādi tur vispār, nezinu, kas būtu, jā. Bet problēma ir tā, tā ir intuitīvā morāla, tā ir tā, kas iet kopā ar emocijām, piemēram, dusmas un aizvainojums izsprāgs sekundes, tur desmitaļās, jā. Tāda morāle, pa ko cilvēki ir vienojušies, pasaules problēma ir tāda, ka nav vienotas morāles visai pasaulē, tāds vienkārši nav. Jā. Ir ētikas kodeksi, kur sanāk tur ārsti, psihologi, tur deputāti, advokāti, un tā viņi mēģina izdomāt kaut kādu tādu kodeksu, kas būtu tā kā kopējs visiem. Jā. Vai tur pasaulē ir kaut kāda cilvēku tiesība, tur deklarācija un vēl kaut kas tāds, bet viņi jau tur maz kas ievēro, visas tās cilvēktiesības. Reliģijas. Jā. Tur labākajā gadījumā tur profesionāļi cenšas ētikas to savu kodeksu ievērot, bet viņiem arī tas nesanāk, tāpēc, ka, piemēram, intuitīvā morāle, tur pārsit cauri, tur narciss uzskatīs, ka viņa morāla ir pareizāk. Un nav tāda amorāla cilvēka, ko ir, piemēram, amorāls. Tāda, nav amorāla cilvēki, jā. Cietumos visi kriminālie, viņiem ir kriminālā morāla, viņi nav amorāli. Viņiem ir tas compassion deficīts. Varbūt empātija arī viņiem ir slikti attīstīta, bet viņiem ir kriminālā morāla. Tur acis pret aci, zobs pret zobu, tā arī ir morāla, jā. Tur pamēģina neizpildīt savu solījumu, vēl uzreiz, un tur nevajag nekāds līgums parakstīt. Ja tu apsolīji, tad viņš tas jāizpild, jā. Kas mums pietrūkst šogad, kur ar visām tām pārmaiņām, ko jūs esat pamanījis, kas ir tāds, 2020 parādīja kaut ko, ka mums visiem pietrūkst kaut kas, vai ko vajadzētu vairāk praktizēt? Apzinātība, tas ir viens, un otrs, protams, kritiskā domāšana, piemēram, viss tas Covid, tur tās visas sazvērestības teorijas. Jā, es to arī tieši klausījos, kādu jūs iepriekšēju interviju, tur bija tas par tām sazvērestības, ka tā jau arī ir, kurš tie cilvēki izdomā, kurš tur, ko tur, un rada vēl lielāku baiļu sajūtu, jo man bija mājās tieši bet ko tu darīsi, ja tos čipus tev liks iekšā tā? Kādus čipus?
līdz tam, lai labi, visi nerunājam par šo tēmu, jā. Zin kā, ka tur vecvecāki sāk uztraukties, ja tur baigi, kad kaut kur tur padzirdējuši, ka tagad visus sačipos un tas ir tur jaunais kaut kāds folija galva. Kas tad notiks, ja ieliks čipu? Ir cilvēki, kam būtu jāieliek čipi tur, piemēram, viņš ir pārāk agresīvs, rekur, uz to agresīvu nemaz tāda medikamentozes terapijas nav, jā, psihoterapija, kam palīdz, kam nē, bet tādai antisociālai personībai vecumā no, teiksim, 17, 18 gadiem līdz kādiem gadiem 40. Vispār psihoterapija ir maz efektīva, viņš tur neņem tos psihoterapeits galvā vispār, jā. Tur tikai čipi palīdzētu. Jā. Būtu tev tā pī, tas tur. Ar tiem, kas pārēdās un paši ir nelaimīgi, jā, tas ir tas estētiskais negatīvais narcisms, jā, kad, man nepatīk, kāda es izskatos spogulī, jā. Arī nav efektīva metode. Ir kaut kāda psihoterapija, kaut kāda medikamenta, kaut kāda kuņģa rezekcija, izņemšana, lai nēd. Jā. Tā ieliek čipu, izslēdz viss, tur samazina, nejūt vairs to bada sajūtu. Kurš normāli. Jā. Tā kā, tās ir tās sazvērstības teorijas. Vispār tagad ir, kur man arī tur tas grāmatas pat pilnīgi ar tādiem kategoriskiem nosaukumiem, piemēram, patiesības, tagad nevaru ieraudzīt, piemēram, patiesības beigas, vai patiesības nāve, jā, tur saucās šitais te postpatiesības laikmets, vai kā tagad tas ir nosaukts, arī, kad, teiksim, vairāk tāda zinātniska pētījuma, ja šobrīd arī pārstāv būt autoritāte. Protams, zinātniskiem pētījumiem arī problēmas tur uzpērk un tam līdzīgi, ja tur firmas un, bet, un tad, vajag ticēt, ko tur Facebookā raksta, jā, un tam līdzīgi. Un bildīte galvenais ir. Un tu redzēji Facebookā. Jā, tas ir noteikti ziņu avots. Jā, un galvenais, ka bildīte ir klāt, jā, un tad vispār var noticēt. Un ja tur ir lidojušais šķīvīši, tas skaidrs, ka valdības lēpj. Bet šis bija, man liekas, tas taču bija šogad, kad viņi pateica, ka tas UFO eksistē, un neviens pat tam nepievērš uzmanību. Man liekas, labi, tas arī ir Facebook ziņas. Bet šitam vairs neviens pat nepievērš uzmanību, jo viss ir tā ar to Covid, to kaut kādu to domu aizraušies, ka viņiem tagad valsts paziņo, ka eksistē citplanētieši, viņi pat to nesaprot. Tā kā, kad jau ir lielāka kaut kāda jauna problēma. Tāpat bija fake news, bet tagad, kurš nezin, ka citplanētieši eksistē, tā vispār vairs. Par to ir tik daudz runāts, ka vairs nebrīnās. Galvenais ir, ka viņi arī nolaupa zemes iedzīvotājus. Citplanētieši čipo, jā, un maina DNS un visu kaut ko, un veic seksu uz lidojušā šķīvīšu un tam līdzīgi, jā. Bet interesanti cilvēki, prātam, nešķiet. Lakanās zemes teorijas, jā, arī aktivējas un tā. Šeit ir problēma tāda, mums arī ir tie attīstījušies smadzenēs divas tādas īpašības. Viens ir ticēt, otrs ir neticēt. Jā. Abas divas ir vajadzīgas. Jā. Mums tāpat tās kā altruismam, egoismam, narcismam jābūt līdzsvarā. Jā. Ja cilvēks tikai visam ticēs, skaidrs, ka viņi visu tur apmānīs un visu laiku tā. Ja cilvēks nekam netic, tad atkal viņš nevar izveidot attiecības un tam līdzīgi. Bet ir arī tas, ka cilvēks netic tam, kam vajadzētu noticēt, un tic tam, kam vajadzētu neticēt. Jā, piemēram, ja to, kā sazvērsības teorijās, tad visi nepareizi, ko saka valdība. Visi pareizi, ko uzrakstīs tur kāds kaimiņi Janka internetā. Jā, un tad es saku, kā tu zini, kas ir tas Janka internetā? Jā, tu,